Sveiki, kafijas mīļotāji! Mani sauc Krišjāns, esmu no Kafijas draugs, un šodien kopā ar jums apskatīsim kaut ko patiešām lielisku. Tas ir kafijas automāts Saeco Xcelsis Suprema 8885. Tas ir viens no populārākajiem šī brīža Saeco kafijas automātiem, un tas noteikti izceļas ar vairākām lietām, un šodien arī sapratīsim, kā tas darbojas, un vai tas ir tā vērts, lai to iegādātu. Pirmais jau izvēloties kafijas automātu noteikti mums nāk prātā tā izskats, jo tas būs mūsu jaunais kafijas draugs mūsu virtuvē. Šis automāts piedāvā ļoti skaistu un elegantu modeļu izskatu ar metāla priekšu, 7,8 colu skārienjūtīgu ekrānu, un automātam jau ir iestatītas 22 kafijas receptes, kas ļaus jums izbaudīt sākot no espresso, turpinot ar cappuccino, flat white un vēl vairākiem dzērieniem tikai ar vienu pogas spiedienu. Ko ir svarīgi atcerēties? Pie tā šīs automāts neapstājas. Ar opciju Special Drinks jums būs iespēja izvēlēties īpašus dzēriena kokteļu receptes, kuras jau ir iestatītas un kuras pielāgot jūsu vēlamajiem dzērieniem. Lai ieslēgtu automātu pie skārienjūtīgā ekrāna, jums vienkārši mazliet jāpieskaras. Tas parādīs ieslēgšanās pogu un to nospiežot kafijas automāts pats ieslēgsies. Kad automāts ieslēdzies, uzsilis un gatavs darbībai, jums paveras plašs klāsts ar dzērieniem, kurus var izvēlēties ar vienas pogas spiedienu. Lai izvēlētos dzērienu, jums tikai uz tā jāuzspiež. Teiksim, ka šobrīd mēs vēlētos pagatavot gardu tasi ar cappuccino. Uzspiežot uz šīs ikonas, mums ir iespēja uzreiz nospiest starta pogu, lai pagatavotu jau iepriekš iestatītu recepti, vai arī automāts gan par to pabrīdinās, gan mēs paši jau zinot šo darbību, varam pielāgot visus dzēriena detaļas, sākot ar kafijas stiprumu, turpinot ar kafijas daudzumu, piena daudzumu un intensitāti, ko dos priekšmitrināšanas funkcija. Un tad spiest pogu start, lai pagatavotu savu vēlamo dzērienu. Kā jau iepriekš minēju, šis kafijas automāts sniedz ļoti plašas iespējas, lai pielāgotu savu dzērienu. Ir iespējams mainīt iestatījumus tieši tasītei, ko jūs pagatavojat, vai arī mainīt iestatījumus un tos saglabāt. Bet iedomājamies, ka šobrīd vēlamies izvēlēties pagatavot vienkārši melnu kafiju. Vēl papildus funkcijas Saeco Suprema automātā ir šī te maģiskā poga Coffee Maestro. Tā sniedz mums izvēlēties jau iepriekš iestatītus 3 intensitātes, aromāta, garšas iestatījumus, lai jums jau būtu iespēja izbaudīt gan kafiju kā delikāto, maigākai un smalkākai garšai, intenso, nedaudz izteiktākai un drosmīgākai garšai, vai arī forte, stipras, intensīvas kafijas cienītājiem. Vēl viena lieliska un ļoti noderīga funkcija šim kafijas automātam ir pagatavot 2 dzērienus ar vienas pogas spiedienu. Vai tā būtu tikai melna kafija vai baltie kafijas dzērieni, 1 poga, 2 dzērieni. Lai pagatavotu kafiju, vispirms iebērsim kafijas pupiņas. Šodien izmantosim paralēli 38 līniju. Pēc tam ieliesim ūdeni ūdens traukā. Pēc tam paņemsim piena konteineri un ieliesim tur pienu. Visbeidzot, novietosim krūzītes uz kafijas automātu, lai tajās pagatavotu sevis izvēlēto dzērienu. Divas kafijas pagatavots, nu tad pagaršosim, kas mums sanācis. Garda kafija, lielisks, smalks putas. Izteikta garša, un pats lieliskākais kafijas baudījumu jūs varat pielāgot tieši jūsu vēlmēm. Patiešām garšīgi.
Baudīt lielisks un gardus piena kafijas dzērienus ir patiešām jauki. Bet pats populārākais jautājums, ko mums uzdod, kā tikt galā ar piena sistēmu? Cik sarežģīti ir to tīrīt? Tad šeit ir atbilde. Ar Saeco Suprema automātu Hygie Steam funkcija ir tikai vienas pogas spiediens, lai iztīrītu piena sistēmu arī bez nekādiem līdzekļiem. Paskatīsimies, kā to izdarīt. Lai iztīrītu piena sistēmu, mēs izvēlamies pogu status, izvēlamies Hygie Steam un sekojam norādēm. Novietojot piena trubiņu mazajā trauciņā, mēs nospiežam pogu play un automāts soli pa solim jums pateiks priekšā un parādīs uz ekrāna, kas ir jāizdara. Apstiprinot visas opcijas, automāts pats gan izskalos, gan iztvaikos kapučinātora un piena trubiņas daļu. Izvēloties kafijas automātu, noteikti jūs domājat, cik daudz cilvēku to lietos. Ja jūsu ģimene ir liela, tad arī šis automāts sniedz papildus opcijas, kas ir lielisks. Izvēle profili ļauj jums pievienot līdz pat 8 dažādiem profiliem, un to izdarīt ir pavisam viegli. Spiežot tikai pogu izveidot profilu, varam ievadīt tā nosaukumu, piemēram, mana kafija. Uzrakstīsim to uz ekrāna un saglabāsim. Šajā profilā jums būs iespēja saglabāt savus dzērienus, veikto iestatījumus, un neviens cits nevarēs sajaukt vai arī varēs ieiet tieši izvēlēties jūsu saglabātos dzērienus un tos pagatavot. Piemēram, kafijas daudzums 180 ml. Man garšo ļoti stipra kafija ar papildus espreso šotu, un šādā veidā, saglabājot šo recepti, es varēšu dzert un baudīt to bez liekām raizēm. Vēl viena lieta, kas padara šo kafijas automātu patiešām īpašu, ir iespēja pielāgot visus iestatījumus, lai iegūtu labāko garšu no kafijas pupiņām, kuru jūs izmantojat. To sniedz funkcija Bean Maestro. Atbildot uz tikai dažiem jautājumiem par kafijas pupiņām, kuras ir iebērts jau kafijas automātā, piemēram, grauzdējumu pakāpi vai kafijas pupiņu šķirni, automāts automātiski pielāgos visus iestatījumus, lai sniegtu maksimāli labākās garšas nianses jūsu izvēlētajos dzērienos. Lai izvēlētos Coffee Maestro funkciju, jums vispirms jāizvēlas uz ekrāna kafijas pupiņas ikona, un tad jāizvēlas šī te funkcija Bean Maestro. Izvēloties to un atbildot uz 2 īsiem jautājumiem, tātad kafijas pupiņu veids, vai nu tas ir maisījums vai 100% arabika, dotajā brīdī ielikām kafijas automātā 36. paralēlas pupiņas, kas ir 100% arabika, atzīmējam ar jā, un tad izvēloties grauzdējumu veidu, tātad gaišs, vidējs vai tumšs grauzdējums. Mums arī dotajā brīdī ir vidējs grauzdējums, bet, kā redzat, var izvēlēties arī citus. Nospiežot un apstiprinot, tātad izvēle ir atlasīta, un arī dzērieni kafijas automātā tiek iestatīti balstoties uz jums lietotajām kafijas pupiņām. Vēl automātam papildus tam ir lieliska opcija veikt maluma pakāpes izmaiņas. Kafijas automātā ir ievietotas keramikas dzirnaviņas ar 12 maluma iestatījumiem. Keramikas dzirnaviņas patiešām ir ļoti augstas kvalitātes darbības dzirnaviņas. Tās ir klusākas nekā tērauda dzirnaviņas un arī ilgmūžīgākas, ar mazāku iespēju izmainīt maluma pakāpes arī pēc vairākiem pagatavotiem dzērieniem. Svarīgi gan ir atcerēties vienu lietu. Ja vēlamies mainīt kafijas maluma pakāpi, tad to varam darīt tikai tajā brīdī, kad kafijas dzirnaviņas jau strādā. Jebšu izvēlamies kādu dzērienu, dzirdam, kad dzirnaviņas strādā, un tad mainam šo maluma pakāpi. Izvēloties jaunu kafijas automātu, noteikti jūs domājat arī par tā kopšanu. Šajā ziņā Saeco Suprema ir ļoti laba opcija.
Kafijas automāts tiešām pats māk par sevi arī parūpēties, un ikdienā automātiskās skalošanās un tīrīšanās notiek bez jūsu iesaistes. Turpretim visas pārējās kopšanas ir pavisam vienkāršas un pašsaprotams. Pirmkārt, tas ir iztukšot notekpaplāti no liekā ūdens, iztukšot kafijas biezuma tvertni, kur sakrājas izmantotā kafija pēc kafijas pagatavošanas. Reizi nedēļā vajadzētu izņemt pagatavošanas bloku, kuru noskalot zem tekoša ūdens, lai tur nesakrātos kafijas atliekas. Kā iepriekš jau apskatījām, arī piena sistēmas skalošana ar Hygisteam sistēmu ir pavisam vienkārša un ļoti ātra. Bet tajā pašā laikā ir pāris papildus funkcijas, ko arī kafijas automāts piedāvā un kas vēl vairāk palīdzēs aizsargāt kafijas automāta sistēmu. Pirmkārt, tas ir AquaClean filtrs. To ievieto ūdens tvertnē, un tas palīdzēs automātam iegūt vēl augstāku ūdens kvalitāti jūsu dzērieniem, un viņš ir aktīvs aptuveni 2–3 mēnešus, kad to vajadzētu nomainīt. Ja filtru regulāri mainām, tad jums nav jāsatraucas arī par atkaļķošanas funkciju, jo automāts to pieprasīs tikai pēc nepieciešamības un salīdzinoši reti. Tas varētu būt tikai reizi gadā, ja filtrs tiek mainīts regulāri, kad tas tiek pieprasīts. Bet, ja automātam arī redzam, kādas netīruma paliekas vai vēlamies to apkopt bišķiņ dziļāk un labāk, tad automāts to piedāvā. Tāpēc, ka ir iespēja gan piena sistēmas padziļinātai tīrīšanai, gan arī kafijas eļļu un tauku noņemšanas funkcijai, kuru mēs izmantojam tīrot kafijas automātu ar īpaši tam paredzētu kopšanas tabletīti. Varam apskatīt, kur to visu atrast arī displejā, un ne tikai. Tur arī automāts parādīs soli pa solim, kā šīs funkcijas veikt un kā šo te procedūru novadīt līdz galam. Tātad pēc šī kafijas automāta apskata, ja jautājums ir, vai ir vērts to iegādāties, es noteikti teiktu jā. Saiko Excelsis Suprema piedāvā mums ļoti plašas iespējas. Tā veiktspēja, dzērienu pagatavošanas kvalitāte, iespēja pielāgot dzērienus sev, lielisks skarienjūtīgs ekrāns, viegla kopšana, tās noteikti ir galvenās nianses, par ko mēs varētu teikt lieliski, šo es tieši vēlētos sev mājās. Dizains runā par sevi un kvalitāte neļaus jums vilties. Ja jums patika šis kafijas automāta apskats, noteikti spiediet šim video patīk un abonējiet mūsu kanālu, lai iegūtu vēl vairāk ziņas par līdzīgu saturu. Noteikti dalieties komentāros ar saviem jautājumiem un miniet, par kuru kafijas automāta modeli varbūt jūs vēlētos iegūt vēl vairāk informācijas. Tiksimies jau nākamajos video.